Par to, ka esat uzaicināts piedalīties tiešais sapulcē, liecina informatīva vēstule. Informatīvās vēstules satura laukā ir redzama gara aktīvā saite ar aicinājumu pievienoties tiešais sapulcei. Klikšķiniet uz šīs saites un atvers internetu pārlūku programmas loks. Ja pirmo reizi piedalīsieties šādā tiešais sapulcē, jums ir iespēja izvēlēties, kādā veidā pieslēgties šai sapulcē. Neiesakam Join the meeting using your web browser. Gluži vienkārši tāpēc, ka pieslēdzoties caur pārlūku programmu, jūs nevarēsiet pilnvērtīgi piedalīties sapulcē un iespējams vai nu nedzirdēsiet skaņu, vai arī būs kādi citi traucējumi. Lai pilnvērtīgi piedalītos sapulcē, jums ir jāielejuplādē uz sava datora Link Attendee programmiņa, maza, ātra programmiņa, ko nav sarežģīti izdarīt. Tātad šādā gadījumā klikšķinām uz iespējas Download and Install Link Attendee. Automātiski jūs nokļūstat Microsoft lejupielādes centrā, kur klikšķiniet uz pogas Download. Lai pārliecinātos, ko tad īsti jūs lejupielādēsiet, pogas kreisajā pusē varat redzēt lejupielādes programmiņas nosaukumu Attendee Setup User Exe. Noklikšķinot uz podziņas Download, pārlūku programmas apakšējā daļā parādās informatīva josla, piedāvājot jums izvēli. Vai nu lejupielādējamo programmiņu lejupielādēt un automātiski aktivizēt, tā būs izvēle Run, vai arī tikai lejupielādēt, bet pēc tam jums nāksies sameklēt šo programmiņu uz sava datora cietā diska un aktivizēt pašrocīgi. Šādā gadījumā ir iespēja Save. Rekomendēju iespēju Run. Šī izvēle var mainīties atkarībā no tā, kādu pārlūku programmu, Internet Explorer, Mozilla vai Chrome izmantojat, kā arī no tā, kāda ir jūsu datora operētājas sistēma. Manā gadījumā ir Microsoft Windows 7. Ja jūs izmantojat varbūt Vistas operētājas sistēmu vai arī joprojām XP, jums šis dialogu lodziņš, kurā ir šī iespēja izvēlēties vai nu aktivizēt programmu uzreiz vai tikai saglabāt uz savu datoru cietā diska, var atšķirties. Kad lejupielāde ir pabeigta, automātiski atverās Microsoft Link 2010 Attendee instalēšanas dialogu lodziņš. Vispirms akceptējiet noteikumus, atzīmējot izvēles rūtiņu un klikšķiniet uz pogas Install. Mirklīts ir jāuzgaida, kamēr notiek instalācijas process. Kad instalācijas process ir pabeigts, parādās attiecīgs paziņojums dialogu lodziņā un noklikšķiniet uz pogas Finish. Programmiņa ir uzstādīta uz jūsu datoru. Varat aizvērt pārlūku programmu ciet un šoreiz vēlreiz klikšķiniet uz aktīvās saites jūsu ielūgumā, kas ir atsūtīts e-pastā. Atvers pārlūku programmu, kurā parādās paziņojuma loks, kas esat pievienojies sapulcei, kā arī jaunā dialogu lodziņā atveras Microsoft Link Attendee programmiņa, kurā vispirms varat ierakstīt vārdu, ar kādu vēlaties piedalīties sapulcē. Tad izvēle Join as Guest. Man jau ir noklusētais vārds Ines par palikt. Ja es zinu, ka no šī datora arī turpmāk pieslēgšos tiešais sapulcēm, varu aktivizēt izvēles rūtiņu Remember Me un noklikšķinu uz pogas Join. Un esmu iekļuvis tiešais sapulces telpā.